šogad jauniešu etnodienās mēs piedalījāmies pirmo reizi. Kas tev patīk šogad? Man baigi garšo ābolu, tad bija baigi forši, ka bija pieejama, varēja dabūt ābolus. Viņam patika ābolu. Man patika dējas, dziesmas, iemācījos ļoti daudz ko. Miegs nenāca nevienu brīdi, jo viss likās ļoti interesanti. Ko es gribētu nākamgad? Varbūt iemācīties kaut ko jaunu par kādu jaunu un nedzirdētu instrumentu. Nu jā, man liekas, ka varētu dējas katru nakti līdz 4. Ko jūs paspējāt šodien iemācīt? Es šodien stāstīju par cimbalām. Sākumā bija neliela lekcija par cimbalām un vispār, kā ir bijis citās valstīs, gan Persijā, gan Āzijā, gan arī Ungārijā, un arī daudz runājam par Latviju, kas mums te pašiem ir, gan arī Latgalē. Un tas bija tāds vairāk lekcijas, un paskatījāmies video, kā citi spēlē. Un vēlāk arī izmēģināja rokas jaunie cimbalisti pie cimbalām. Un, gāja visādi, bet vairāk es centos stāstīt par un rādīt tīri tehniskas lietas. Šodien bija dziedāšanas nodarbība, un kaut kā tā sanāca, ka tika organizēta divās daļās. Viena bija praktisks ievads dziedāšanas procesu atkārtošanā, proti elpošanas vingrinājumi, ķermeņa ieskandināšanas vingrinājumi un sasaukšanās visāda veida. Un tad noskatījāmies filmiņu par teicējām, lai zinātu, no kurienes kas vispār ir nācis, jo kādreiz šīs saites tiek pazaudētas. Un praktiskajā daļā mācījāmies šajā apkaimē pierakstītu Vasaras balsu, kas tā kā aktīvie dziedātāji, kas šo balsu kādreiz dziedājuši ir jau viņā saulē, tad viņš bija, tā teikt, viegli piemirsies. Un tad šodien mēs viņu aktivizējām. Šodien mēs esam piedalījušies vairākās meistarklasēs, tā skaitā arī mūsu Zane ir iemācījusi daudziem jauniešiem spēlēt bubinu. Lūk, un visādā ziņā esam uzkrājuši daudz pozitīvu emociju. Ar pirmo grupu man gāja ļoti viegli, jo tur jau bija cilvēki, kas ir mācījušies spēlēt. Ar otro grupu nedaudz grūtāk, bet kādus pamatus jau es noteikti iemācījos, domāju. Tas, ka jūs nodarbojaties ar tautas mūziku, vispār tradicionālu kultūru, vai, teiksim, citi jaunieši, jums neskatās kāds Baltienas virbrīļiem, jūs neesat kādi dīvainīši, kāpēc jūs to darat? Es neesmu redzējis tādu lietu, ka tā būtu. Tomēr, es domāju, mēs spēlējam tā, ka jebkuru jaunieti arī varam aizkustināt, un tad jau ir labi. Tā kā tas varētu būt teikt, ka ir pat modē, ne? Līdz ar zaļo dzīvesveidu. Aizvien vairāk nāk modē, teiksim. Tieši tā, folklora atzīmst. Zane tagad jau ir atgriezusies kā skolotāja jau. Varbūt, ka Eriks arī ar laiku madara. Cerēsim. Bet vai jūs atkal brauksiet uz jauniešu etnodienām? Es domāju, ka noteikti. Jā. Nepazudīsim. Protams, ir jāpiedalās un jāparādās citiem un arī jāredz, ko citi ir izdarījuši par šo laiku.